aicinām iepazīties ar būšanas Karaļvalsts jaunākajiem notikumiem no prinča Uģena piedzimšanas svinībām līdz jaunāko Karaļvalsts locekļa gaidīšanai. Viņiem vīd iespēju tuvāk iepazīties ar šo brīnišķīgo ģimeni. 4. jūnijas 2025. gads skatiet jaunākais ģimenes portrets no Usēleka. Karalis Pema atzīmē 35. dzimšanas dienu, ko immortalizējis franču fotogrāfs, parādot karalisko ģimeni klosterī Tasits Kodzoun, kuras vidū izaugusi jaunā princese Sonam. 27. aprīlis 2025. gads karalis un karaliene no Taizemes viesojas Usēleka un piedalās izklaidē Linkana palacā, kurā plūkst tradicionālās spēles, piemēram, šaušana ar lokam un izstāde ar vietējām amatniecības izstrādājumiem un mākslu. Acīmredzams, kā jauns Daracen princis steidzīgi mēģina savu veiksmi ar loka un būtas kombināciju, cenšoties izcelties un parādīt savas prasmes saviem vecākiem un viesiem. 19. marts 2025. gads princese Ugriens svin savu 5. dzimšanas dienu un dalās jauniem fotoattēliem Instagramā. Smaidīgs un saules pielaists dēls ir atdzīvināts ar skaistumu. Usēleka valsts pamodās ar pavasari un gatava laipnu vidi princem Ugrenam. Princis ieņem savu vietu kā aktīvs zēns, kas patstāvīgi saglabā skatu. Saules stari caur lapotni veido spīdumainu modelīti uz zemes, kur kļūst redzamas milšie zeme ar pamatīgiem sakņiem, kas izstiepjas sevi dīvainā veidā, un viss ir nomirtīgs priekšnesums. Ūdens virsma atspīda, atstarojot debesis un mākoņus kādā pārējošā veidā, kamēr niedra šūpojas ritmiskā dejām un visiem vienmērīgu mierīgu atmosfēru. Akmeņu virsmas, izkalstējušas saules spožumā, atsedz neparastus rakstus un krāsas savukārt. Miglas vējš pārvērš šo ainu par savādo noslēpumu. Ziedu krāsas izplūst gleznas veidā, veidojot spilgtu un svaigu kompozīciju, kas pievilk caur vējušu nemistīgu pievilkšanu un pievieno izsēles un sapņa savdabību. Koka žests pacēlās ar saistību, atspoguļojot saules uguni uz sava virziena virsmas kā dīva ar iespaidīgu mērpstīvi, atdarājot dabiska šaušanas mirkli. Kādos iespaidīgos skatu apņemta, karalis Džima uzrunā ļaudis no skatuves, savukārt karaliene Džedsone rūpīgi pieskata, viņa 3 atvēses dēvē pareizā dēls Džime Namģels Vangšuks, princ Ugiens Vangšuks un mīļā mazā princese Sonama, kuras piepildījums un sajūsma par pasākumu Sidnejā ir acīskāms. Ar nepacietību un lepnumu abi princi arī viņiem ir sagatavojuši kādu pastāstīt, savukārt uzlūkotāji gaidīšot ar interesi un priekā. Mazā princese Sonama, veltīgi nepieredzējusi tik lielu troksni un uzmanību, atpūšas drošībā savā tēva roku saimē, bet šīs tuvās un mīļas bildes izsauks prieku, apliecinot šīs ģimenes pievilcību. Atmiņā paliek 13. septembris 2024. gada, kā 2023. gada 9. septembrī Imfas, Butānas galvaspilsētā, piedzima 3. karalis Džimes un karalienes Džetsunas Pennas bērns mīļā Bjalsemas Sonamas Jannenes Vangšuka, kas sevi valstī iemidējusies ar savu šaramu. Vēlreiz atgādina 13. septembris 2024. gada, un par godu šīm īpašām notikumam ģimene ar lepnumu dalās ar jaunām bildēm, kurās atspoguļojas prieks un svētki, veltīti mazās Bjalsemas Sonamas Jannenes Vangšukas 1. dzimšanas dienā. 28. augustā 2024. Vislielākā sajūsma. Karaliene Jetsuna piedalās ar jaunām bildēm sava jaunpazīstamā dēla, prinča Ģelšas Uģena Vangšuka Instagram kontā. Jauku princi sagaida svētīga diena, kurā viņš kopā ar māti atklāja jaunu budistiskā tempļa durvis Čeliela pilsētā Butānā. Ceremonijas norisi Ģelšas Uģens Vangšuks pārbauda ar profesionālu precizitāti. Priecīgs un lepns jaunais princis stāv priekšā atklātā tempļa priekšā atlūkojot akrašņumu. 21. augustā 2024. Butānas karaliskā ģimene sagaida augstcāļus viesus no Āfrikas. Lesoto karaliskā ģimene dodies uz Butānu par 8 dienas ilgu oficiālo vizīti. Karaļa ģimeni pavada karaļa valsts Šeizī un karaliene Masenate, Mokato Šeizo, kā arī viņu meitas princese Masīsejo Mokato Šeizo un princese Senata Mokato Šeizo. Karaliene Jetsuna Pēma un karaliene Masenate Mokato Šeizo tikās sirsnīgā apsveikuma ceremonijā, kas norisinājās budisma klosterī Taši Čodzongs, izbaudot skaisto klostera arhitektūru.
Pēc sirsnīga uzņemšanas ceremonijas, karaliskā ģimene un viesi devās fotosesijā, lai iemūžinātu pirmo grupas bildi, kas atspoguļo to kopīgo prieku. Saules stari ieplūst pa logu, izkliedēdami siltu, zelta gaismu pa istabas grīdu, atspīdēdami putekļu daļiņas gaisā kā miedzošas zvaigznes. Tumšais masīvais koka galdatīs stāv majestātiskā veidā un tā virsmāts spīd ar gandrīz melnu spīdumu, uz kuras ir novietoti svecītas, kuras gaismas spēle plūst caur telpu. Pakaramais audumā, ka lēzna ar abstraktiem zidiem izskatās kā izplūstoša krāsu simfonija, kuras dziļums midz ar maigām, viltīgām nokrāsēm, patīkami iekaru acis. Mīksts violeta krāsas paplēsts sedz grīdu, it kā apskaujot kājas ar vilinošu siltumu, un to rotā neapklātas ģeometriskas formā, kas midz ar neparedzamu pievilcību. Grūti nosakāma plastmasas podiņa virsā izaugusi zaļa sukulenta, no kuras ārkārtīgs mazums pādās, suknēdams gaisu caur sīkajām, bet spēcīgajām lapām. Austrumu horizontā slejas majestātisks saules lēriens, izklājot debesis ar siltiem, oranžiem un dzelteniem toņiem, kas atspīd klāt esošām meža zīvju kažokos. Koksnes smarža un mitrā zemes aromāts sajūtas gaisa, un no tuvējā purva atskan cīruja čīkstēšana, kas pārvieto zemes klājumu. Miglas mākoņi plūst pa zāliem un zem tām paslēpjas mežonīgas puķtes, kas nesa krēmkāsas ziedkupas, kas izstaro tīru svaigumu. Ūdens virsma atspīd kā spogulis, tajā atspoguļojot debesis un krūmus, kas izskatās kā zaļo koku ziedēšanas sirds. Lielgabals stāv klātesošajā krūmurā, tā izlīdzināts un aprakts ar smiltīm, kas atgādina atmiņu par pagātnes kaujām un spējas pavēles. Skaista svinību atmosfēra, jo jaunā dākoņa princese apliecināta pārliecību un pieklājību pārvar šo nozīmīgo mirkli, demonstrējot savu pietaugušo pieklājību visiem apbrīnotājiem. Galapku apzinātības pilsētas arhitektūra ir patiesi aizraujoša, ar modernām būvēm un izveidotu vidi, kas ir paredzēta, lai pieviltu gan garīgumu, gan labklājību, gan atgūtu spēkus. Jaunā gada sagaidīšana ir brīnišķīga. Utānas karaļvalsts dalās siltā vēstījumā, pievienojot jauku ģimenes fotogrāfiju, kas iedaras skaistā jaunā gada iespējā. Mēnesis ir pēc piedzimšanas, jaunāko karaļvalsts locekli ir pabudinājis ar izvēlētu vārdu, pilnībā apveltīts ar jēgām, kas simbolizē izdevīgumu, ilgu kalpošanas laiku un dzīves bagātību. Ar mīlestības pieskārienam karalis Ignu uzmanīgi tur savu jaunāko bērnu, radot aizkustinošu skatu, kas izstaro mīlestību un neslēpj savu stiprinošo tēva lomu. Divi lieli brāļi drosmīgi dākoņi prinči Imenam Ģels un Igma Uģens uzmanīgi vēro, kas notiek nosaukšanas ceremonijā, katrs detaļa īpaši nozīmīga šajā svarīgajā dienā. Prinči rūjīgi, tur viens otru saprotot, ka būt lielam brālim ir atbildīga un liela loma, ko divi kopā spēja atrisināt daudz vieglāk. Svēta nosaukšanas ceremonija norisinājās Diženajā, Tašičodzonas pilī, sakacojoties ar karaļa kronēšanas gada dienu 2006. gadā, tajā piedaloties karaļvalsts locekļi un svētību lidojot Maije Kenpo. Ceremonijā ar daudz apmeklētājiem var valda visdažādākās emocijas, taču mazā princese Sonama cieši apskauta mātes karalienes Jaconas jūtas pilnīgi droša un mīlota. Svinību laikā vecākais drakoņu princis iecerēta sarunā ar savu māmuļu, majestāti Ģelium Sandai šodien Vangšuku, veltot viņai savu uzmanību un atbalstu. Vecāku un brāļu acīs spīd nesaraujami lepnums šajā nozīmīgajā dienā, un arī bijušā karaļa ģigme Sinja Vangšukas skatiens ir piepildīts ar mīlestību vērojot savu mazneitu.